Sāksim mūsu Pārdaugavas galveno, tā teikt, eksāmenu vietu izbraukšanu no CSDD, no kurienes sākās visiem eksāmens. Kad izbraucat no CSDD laukuma, kā jūs arī varbūt skatījāties manā video sakarā ar CSDD laukumu, to stāvvietu, kur viņam stāv tās mašīnas, jums svarīgi ir atcerēties to, ka izbraucot neaizmirstat, ka sākumā jūs braucat ārā no teritorijas un jums ir jādod ceļš gājējiem, kas tur iet pa gājēju ietvi, un pēc tam tikai piebraucot pie stop līnijas, jūs jau skatāties, vai ir mašīnas uz galvenā ceļa un griežaties pa labi. Nu, lūk, un reku mēs izgriezāmies pa labi, un te mēs aizbrauksim divos virzienos, kā var sākties jums eksāmens CSDD. Viens virziens ir braukt pa labi, ko mēs arī darīsim, tuvākajā krustojumā pa labi. Otrs virziens ir taisni, kur mēs pēc tam atgriezīsimies un pēc tam aizbrauksim taisni. Tātad, ja CSDD eksāmenā jūs braucat pa labi, tad ir liela iespēja, ka CSDD inspektors ļoti gribēs jūs pārbaudīt, kā jūs mākat apgriezties braukšanai pretējā virzienā uzreiz. Nu, kā mēs redzam, šeit CSDD inspektors nedos nekādas komandas, jo te ir skaidrs, ka te ir jāgriežas tikai pa labi, tā kā no jūsu puses pašiem ir jāparāda pagrieziena rādītājs. Un tālāk būs komanda, un pēc tam tuvākajā vietā apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Ko es jums uzreiz iesaku, varbūt tā kā tā apgriešanās vieta ir diezgan tuvu pagriezienam, jūs varat arī bišķiņi ilgāk nogaidīt, bet uzreiz tikt kreisajā joslā, lai jums pēc tam būtu vieglāk iekārtoties kreisajā malajā stāvoklī uz to bremzēšanas joslu. Nu un jā, apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Te galvenais laicīgi skatīties, vai ir brīva šoseja, un es ļoti iesaku jums izgriezties uzreiz kreisajā malajā stāvoklī, jo tādā gadījumā jums gan bišķiņ vieglāk ir ar acīm skatīties, kas brauc uz galvenā ceļa, lai nav viss ceļš jāskatās. Bet pats svarīgākais, kā jūs gan jau ka pamanījāt, šeit ir ātrums 70. Ja tajā pusē, kur mēs tikko bijām, ir 50, tad šajā pusē inspektori pārbauda, cik jūs ātri un dinamiski spējat braukt. Un ja arī labajā joslā kāds brauc ļoti lēnu, aiz kuru jūs varbūt pārkārtojaties, jums ir kreisā josla, kuru jūs atkal varat izmantot, lai parādītu un pierādītu inspektoram, ka jūs mākat dinamiski braukt. Nu, un mēs atkal te apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā tuvākajā vietā. Jo tālāk mums būtu lielais Mūkusels aplis, bet uz turieni mēs vēl aizbrauksim. Un reku mēs atkal apgriezāmies riņķī, bet kā jau mēs zinām jau tagad, kā jau es teicu, šeit ir ātrums atkal 50. Jā. Kāpēc? Ļoti viegli, tāpēc, ka šeit ir teritorijas labajā pusē, un līdz ar to ir diezgan liela bīstamība, tā teikt, likt zīme 70, jo tas nav droši. Tajā pusē ir tukšs ceļš, gar upi, tāpēc tur arī ir 70. Tātad apgriezāmies kreisajā, ieskrējāmies, un pēc iespējas atkal pastījāmies spogulī, pārkārtojamies savā labajā joslā, pa kuru var droši un mierīgi braukt, netraucējot citu satiksmes dalībnieku. Un tagad mēs atkal atgriezīsimies pie CSDD, lai izbrauktu jau otru iespēju, kā jūs varētu braukt CSDD eksāmenā. Nu, lūk, mēs atkal izbraucam ārā no CSDD, stāvlaukuma, gājēji pārēji, uzmanīgi, jā. Un tagad mēs braucam jau otru virzienu, kā var, tā teikt, risināties jūsu CSDD eksāmēs. Tātad pa labi mēs braucām iepriekšējo reizi, pirms tam šoreiz mēs brauksim taisni. Šī ir Bauskas iela, šī ir galvenā iela. Pretī brauc sabiedriskais transports tikai. Un kas ļoti svarīgi šeit atcerēties, ka paralēli brauktuvēji iet tramvajs. Tramvajs liedz, tā kā brauc tramvajs. Un mēs griezīsimies tuvākajā krustojumā pa kreisi. Krustojumu var viegli atrast pēc šitās mazās zīmītes galvenais ceļš. Galvenais ceļš, tā kā bremzēt tur baigi baidīties nevajag, bet skatiens, vai ir tramvajs, ir obligāts. Neaizmirstat, ka te obligāti ir jāparāda inspektoram, ka jūs pārliecināties par drošību, ka jūs čērsojat tramvajs lietas, ka aizmugurē nav tramvajs.
Tālāk ir variants noteikti iebraukt dzīvojamā zonā. Tātad, ja mēs brauktu taisni, mēs iebrauktu dzīvojamā zonā, jo jūs redzat tur zīmi, rekur. Taču mēs iebrauksim bišķiņ citā vietā dzīvojamā zonā. Nu, lūk, pa labi tuvākajā krustojumā. Un kas te ir ļoti svarīgs šajā dzīvojamā zonā, ka zīme ir uzreiz aiz pagriezienu. Un dažreiz viņu pat nevar pamanīt. Bet tā kā jūs zinat, ka šeit mums lūdzu ir dzīvojamā zona, bet ja jūs kādreiz neesat pārliecināti, vai iebraucāt jūs dzīvojamā zonā vai nē, paskatieties kreisajā spogulī, jūs vienmēr redzēsiet dzīvojamā zonas beigas zīmi. Līdz ar to viņi arī jums parādīs to, ka jūs tomēr esat iebraukuši dzīvojamā zonā. Un dzīvojamā zonā mums ir 3 galvenie noteikumi. Tātad pirmais noteikums ir 20 km/h. Mēs braucam mierīgi, nesteidzoties, tā teikt, ciešamies. Otrs noteikums ir, ka pārsvarā visi krustojumi ir vienāds nozīmes, tā kā labās rokas likums. Un trešais, gājēji staigā kā grib, jums ir jādod ceļš gājējiem. Tā teikt, viņi te ir galvenie. Nu, lūk, ja kāds brauktu no labās puses, brauktu taisi, tad noteikti man būtu viņam jādod ceļš. Tātad šeit visur ir labās rokas likums jāskatās. Reku, es mierīgi braucu, piebraucam pie vienāds nozīmes krustojuma, paskatāmies, neviens nav, no kreisās var arī riteņbraucēji braukt. Jo daži skatās tikai pa labi, bet neaizmirstiet, ka riteņbraucējiem jau arī ir priekšroka dzīvojamā zonā, līdz ar to viņi jau arī varbūt braukt no dzīvojamā, no kreisās puses. Tā, visur skatāmies, apbraucam šķērsli. Ļoti bieži šeit prasa arī CSDD kaut kur pieparkoties, ja jums trāpās speciālais manevrs paralēlā parkošanās, tad arī šeit viņu var iztaisīt. Tā, lūk, vēl viens, vienāds nozīmes krustojums, skatiens, jā, neviens nav, ļoti labi. Ciešamies, turam 20, jā, es zinu, daudz aizmirst, ka krustojums neatceļ nekādas zonas, jā, līdz ar to ir jābrauc, kamēr ir dzīvojamās zonas beigas. Vēl viens vienāds nozīmes krustojums, skatiens. Un tuvākajā krustojumā brauksim pa kreisi. Un kā jau mēs redzam, tur bišķiņ tālāk, rekur ir zīme dzīvojamās zonas beigas, atkal labā roka, skatiens. Un mēs zinām, ka mēs tulītās brauksim jau ārā no dzīvojamās zonas. Un mēs piebraucam pie mazā apļa. Mēs brauksim uz apli un uzreiz brauksim ārā no apļa tuvākajā nobraucienā. Un uzreiz brauksim pa kreisi tuvākajā krustojumā. Ļoti bieži, tā teikt, tāds virziens, kā viņi mīl braukt eksāmenos CSDD, izbraucot no apļa mazā uzreiz pa kreisi. Runājot pa mazo apli, ja jums saka uzreiz braukt ārā tuvākajā izbraucienā, tad labāk ir ieslēgt jau labo pagriezienu un braukt iekšā aplī jau ar labo pagriezienu, lai visi saprot, ka jūs tulītās uzreiz brauksiet ārā. Taču, ja viņš nesaka uzreiz braukt ārā tuvākajā nobraucienā, tad labāk braukt aplī iekšā bez pagrieziena rādītāja. Bet noteikti rādīt pagriezienu, izbraucot ārā no apļa. Nu, un jā, tātad dodiet ceļu zīmi, mierīgi pastamies, neviena nav. Un kas te ir ļoti svarīgi, jāierauga vienvirziena ceļš. Vienvirziena ceļš. Tā kā jā, izbraucot no mazā apļa uzreiz pa kreisi, cits iespējas nav, kā jūs tiekat uz vienvirziena ceļu. Un mēs brauksim ar jums pa kreisi. Protams, ka pa kreisi, ja ir vienvirziena ceļš, es domāju, noteikti inspektors gribēs pārbaudīt, kā tad jūs mākat ieņemt malējo stāvokli. Un kā jau mēs arī redzam, vēl arī ir stop zīme. A stop zīme tātad noteikti un obligāti ir jāaptur transporta līdzeklis. Labāk, kā es iesaku visiem noskaitīt 1, 2, un tad tikai skatīties mašīnas un mēģināt turpināt braukt. Bija iespēja vēl izbraukt vienu, tā teikt, virzienu, un pēc tam tikt ārā tepatās, kur mēs tulītās būsim, un mēs to arī izdarīsim. Ja? Jo viens no virzieniem ir no mazā apļa uzreiz pa kreisi, caur vienu virzienu ceļu, kā mēs izbraucām, a otrs virziens, tulītās mēs pie tā virziena atgriezīsimies. Nu, lūk, tulīt izbrauksim vēl vienu virzienu, kā mēs varam braukt no šitā mazā apļa. Arī brauksim uz apli un uzreiz tuvākajā izbraucienā brauksim ārā no apļa.
taču šoreiz mēs nebrauksim uzreiz pa kreisi krustojumā, bet mēs izbrauksim arī caur vienvirzienu ceļu, tādu diezgan interesantu vietu, kuru daudzi nezin, jo daudzi neparāda, daudzi neizbrauc, bet ļoti tāda interesanta vieta. Tā kā reku tuvākajā krustojumā pa labi. Daudzi neierauga, ka tas arī ir vienvirziena ceļš, uz kuru viņi nogriežās, un inspektors ilgi nedomājot saka, griezīsimies tuvākajā krustojumā pa kreisi. Un kā viņš ir jātais pareizi? Tieši tā, uzreiz no kreisā malējā stāvokļa, jo šis ir vienvirziena ceļš. Nu lūk, un reku mēs šeit ļoti akurāti savā joslā sākumā, pēc tam apbraucam šķēršļus. Te vienmēr ir diezgan šaurs. Jā, tāpēc labāk, protams, ka te var nesteigties, braukt mierīgi. Un kā jūs redzat, ir stop zīme un tikai pa kreisi. Šajā gadījumā inspektors neko jums neteiks, jums pašiem vajag atgriezties atpakaļ savā joslā, apstāties. Protams, ka nofiksēt mašīnu pie stop līnijas, man to, protams, ka tagad nedod iespējas iztaisīt perfekti. Džips, kas nevisai smuki ir nostājies, bet, jā, es nostājos, pagaidīju, kad neviens nav, nobrauc un aizbrauc pa kreisi. Nu, lūk, tā diezgan interesanta vieta. Un mēs brauksim pa labi, lielā apļa virzienā, un sanāk mēs, un te būs jādod divas reizes ceļš. Sākumā ir viena zīme, dodiet ceļu, jūs laicīgi varat jau paskatīties, vai tur kāds ir vai nav. Nu, mašīna tur ir diezgan tālu, tāpēc es varu braukt. Un otro reizi zīme dodiet ceļu, atkal skatiens. Te gan ir ļoti svarīgi sevišķi skatīties smagās mašīnas vai sabiedrisko transportu, jo viņi uzreiz brauc labajā joslā. Tā kā, ja jūs kādu tur redzat, uzreiz mēģināt piebremzēt, nofiksēt, un to es piebremzēt, bišķi palaist viņus pa priekšu. Ja? Un mēs brauksim pa kreisi zem tilta. Ja? Pa kreisi zem tilta. Ja inspektors neko jums neteiktu, jūs paliktu labajā joslā un izbrauktu tālāk uz Mūkusalas apli, uz kuru mēs izbrauksim bišķi vēlāk. Bet šoreiz mēs brauksim pa kreisi zem tilta arī. Maz kas zina šito vietu. Bet tas ir vairāk tā kā apgriešanās uz otru pusi tiltam. Te laicīgi galvenais skatīties ir mašīnas, kas brauc no apļa. Super, mierīgi nogaidam. Atkal ir izbraukt kreisajā joslā, bišķi ieskrieties un neaizmirst. Atkal ieņemt atpakaļ labo joslu. Jo šī ir jums ļoti izdevīga josla, jo, ja inspektors klusē neko nesaka, kā mēs zinām, ir jābrauc visu laiku taisni, un šī josla arī brauc taisni pēc tam. Ja jūs paliktu kreisajā joslā, aizmigtu tā teikt, jums diemžēl būtu jāizbrauc pa kreisi tur tālāk zem tilta. Bet tur tālāk pa kreisi zem tilta ir Vienības gatve. Vienības gatves video jūs varat paskatīties arī manā YouTube kontā. Nu ko, mēs brauksim krustojumā pa kreisi, regulējumā krustojumā pa kreisi, un pēc tam nākošajā regulējumā krustojumā pa labi. Šajā gadījumā es esmu izvēlējies vidējo joslu, jo es, kā jūs redzat, palikšu šeit labajā, jo nākošā komanda bija pa labi regulējumā krustojumā. Ja es grieztos no kreisās joslas, es paliktu kreisajā malajā stāvoklī, kas ved tikai pa kreisi regulējumā krustojumā. Tā kā šeit tajā iepriekšējā krustojumā esat uzmanīgi. Ja tomēr jums inspektors saka, ka sākumā griezīsimies pa kreisi un pēc tam pa labi, tad paliekat pa vidiņu. Ja inspektors jums teiks, griezīsimies pa kreisi un pēc tam nākošajā regulējumā krustojumā vēlreiz pa kreisi, tad jā, jūs varat palikt kreisajā. Nu, lūk, šeit mums jāgaida papildu sekcija. Šeit mēs sagaidām papildu sekciju. Ir. Paskatāmies, pārliecinamies par drošību, ka nav tramvajs. Un ko es ļoti jums iesaku, griezties uzreiz kreisajā joslā. Ja arī šeit nestāv mašīnas, tik un tā kreisā josla šeit ir ļoti izdevīga. Tāpēc, ka vai nu inspektors jums var pateikt uzreiz šeit griezties pa kreisi tuvākajā krustojumā uz vienvirziena ceļu, kur mēs tikko nesen bijām. Vai nu, ja viņš klusē neko nesaka, kā jūs redzat, josla brauc taisni. Līdz ar to jums būtu pašiem jāiekārtojas jebkurā gadījumā šajā joslā. Nu, tālāk ir aplis, mazais aplis. Mēs brauksim uz apli un brauksim ārā 4. izbraucienā. 4. Bet nesākat uzreiz skaitīt, jo sākumā ir droši jāiebrauc aplī. Nav gājēji, nav mašīnas no kreisās puses un skaitam. 1. pa labi, taisni būtu 2. izbrauciens.
Tālāk šeit ir iebrauciens, to mēs neskaitam. Šitas ir 3. nobrauciens. Un 4. nobrauciens, lūk, ir sanāk atpakaļ. Atkal gājēji nav, viss ir super. Jā, jo iebraucot un izbraucot no mazā apļa, esat ļoti uzmanīgi, gājēji pārējais. Un arī tuvākajā krustojumā brauksim pa labi. Šeit mēs jau bijām ar jums, jā. Jo tikko nesen mēs te griezāmies uzreiz pa kreisi, bet šoreiz mēs gan to nedarīsim, mēs mierīgi brauksim tālāk taisni. Laicīgi redzot šķēršļus, jā, smuki var pārkārtoties. Zīme 30, pie tam vēl arī guļošais policists uzreiz uz priekšu. Un mākslīgais paaugstinājums uzreiz uz priekšu. Mēs saprotam, ka mēs viņu izbrauksim mierīgi. Ieteicamais ātrums kaut kur 15-20, mazāk pat nav obligāti varbūt. Un mēs brauksim tuvākajā krustojumā pa kreisi. Kā mēs redzam zīmi, vienvirziena ceļa beigas, līdz ar to ar spogulīti, jā, ieņemam kreiso malējo stāvokli, bet arī, kas ir svarīgi, galvenais ceļš, galvenais. Tas nozīmē, ka jums nevajag skatīties gar malām un baidīties kaut kādu mašīnu. Jums ir galvenais ceļš, līdz ar to mēs dodam ceļu tikai pretīm braucošām mašīnām un droši nogriezamies pa kreisi. Šis krustojums tālāk arī ir diezgan svarīgs ar to, ka daudzi pārāk sasteidz un paliek uz sliedēm, ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Jums ir dodiet ceļu zīmi, jums ir apstāšanās vietas izvēle, un labāk to ir izdarīt laicīgi, jā, pirms sliedēm, paskatīties, ka nav no labās, no kreisās puses neviena mašīna, palaidām mašīnu un mierīgi pārbraucam gan sliedes, gan brauktuvi. Lūk. Te jau visi kursanti zina, ka ceļš te ir vienkārši šausmīgs. Man liekas, ka vienīgā vieta Pārdaugavā, pie tam vēl kā daudz tie kursanti saka, ka blakus CSDD un šitādi ceļi, CSDD nav atbildīgs tieši par šo ceļu, tā kā, jā, ātrumu var mierīgāk braukt pa tādiem ceļiem. Es iesaku kaut kur 35-40 maksimums, jo tomēr saudzēt mašīnu arī vajag. Lūk. Šeit inspektors noteikti klusēs, jo mēs neredzam bišķiņais tā smagā zīme, bet līdz jūs redzēsiet tikai pa labi. Jā, te ir zīme tikai pa labi. Ok, neviena nav. Un forši ieskrienamies. Tā ir diezgan dinamiski iela, jā, Mukaselas iela, tā kā te būtu baigi forši, ja jūs parādītu inspektoram jūsu dinamiku un smuki ieskrietos. Šitā ir tā vieta, kur mēs ar jums arī pašā sākumā veicām apgriešanos braukšanai pretējā virzienā, tā kā šeit viņi arī var pateikt pēc iespējas apgriezties, bet tikko jūs dzirdat tekstu pēc iespējas apgriezties, jūs jau zināt, ka pirmais, kas būtu jādara, uzreiz spoguls, kreisais malējs stāvoklis, tālāk jau atrast apgriešanās vietas zīmi un apgriezties. Un kā mēs atceramies, tajā pusē bija cik? Pareizi, 70 km/h. Lūk. Mēs varējām uzreiz nogriezties krustojumā pa labi, tad mēs braukt atpakaļ uz CSDD, bet tomēr, ja gribu jūs drusku vēl pamocīt, viņi pateiks šeit griezties tuvākajā krustojumā pa labi un pēc tam uzreiz vēlreiz pa labi. Tā kā to mēs arī tagad darīsim. Jā, tas nav benzīntanks, kā daudziem liekas. Nē, tas ir krustojums. Tātad mēs nogriežamies pa labi, palaižam gājējus, ja viņi būtu. Un vēlreiz krustojumā pa labi. Un ko mēs redzam atkal? Vienvirziena ceļš. Gudīgi sakot, daudz vienvirziena ceļi te Pārdaugavā pie CSDD nav uz Iepniekalnā. Un krustojumā brauksim sākumā šeit pa kreisi. Bet mēs šeit vēl atgriezīsimies. Sākumā mēs brauksim pa kreisi. Bet kā mēs redzam, te ne tikai ir vienvirziena ceļa beigas, bet arī kas? Stop zīme. Tātad mierīgi pie līnijas apstājamies. 1, 2. Skatāmies, palaižam visus, kurus vajag. Neviens vairs nav. Un aizbraucam.
Kas te ir diezgan interesanti, kad jūs piebraucat pie stop līnijas, ja dažreiz tur stāv tramvajs no kreisās puses, redzamības, kas notiek kreisajā pusē, jums nav. Līdz ar to nelienat, neriskējiet. Nostāvat, nogaidat, tramvajs aizbrauks, parādīsies redzamība, un tad jūs varat aizbraukt. Un tuvākajā krustojumā brauksim pa kreisi. Protams, ka ja mēs brauktu tālāk taisni, tur būtu jau CSDD, bet, mazums jūs vēl grib pamocīt. Es, protams, ka pamocīšu jūs. Tā, skatiens atkal tramvajs, visu paskatījāmies, tramvajs nav, gājējs pārgāja, visi laimīgi. Un brauksim tuvākajā krustojumā pa kreisi uz vienvirzienu ceļu. Tā kā jā, mēs brauksim pa kreisi uz vienvirzienu ceļu. No galvenā ceļa neviena nav, pretīm braucošie nav. Un reku mēs griežam uz vienvirzienu ceļu. Bet te ir ļoti svarīgi atcerēties vienu svarīgu lietu. Lūdzu, neuztverat šo ielu kā vienvirzienu ielu, jo viņa pusceļā beidzās. Un daudz atcerās, ka tas ir vienvirzienu ceļš. Inspektors saka komandu pa kreisi, un viņi atcerās, ka vienvirzienu ceļš un sāk griezties no jau pretējās joslas. Kā jūs redzat, rekur, šeit vienvirzienu ceļš beidzās. Tālāk atkal turpinās divvirzienu ceļš. Un seko komanda tuvākajā krustojumā brauksim pa kreisi, ko mēs arī darīsim. Un mēs jau zinām, ka te atkal jau ir divvirzienu ceļš. Mēs veicam kreiso pagriezienu no labās joslas. Tā, mēs jau šeit bijām uz vienvirzienu ceļa, pa kreisi mēs jau te griezāmies pirms tam. Šoreiz mēs griezīsimies pa labi krustojumā. Tātad arī stop zīme, tātad pie līnijas pilnībā jāapstājās. Ja tur stāv jau divas mašīnas, tad labāk nelīst, jo tad jūs paliksiet drusku ar dibenu sliedēm. Bet es esmu kā otra mašīna, es ielīdīšu iekšā, es nepalikšu uz sliedēm. Līdz ar to es šeit apstāšos. Un te, kas ir svarīgi, ļoti labi, ka mēs tagad stāvam, te uzreiz seko komanda pēc iespējas brauksim pa kreisi. Pēc iespējas brauksim pa kreisi. Ja saka pēc iespējas, tas nozīmē skatieties zīmes. Tātad pirmajā nevar. Tālāk skatāmies atkal. Kāda zīme virs luksusfora? Arī tikai taisni. Arī nevar. Tātad tuvākā vieta, kur mēs varam nogriezties tik tiešām pa kreisi, ir lūk šeit. Pastamies nav pretimbraucošie, griežam uzreiz tuvākajā joslā. Tā ir jūsu tāda atsevišķa šeit ieskrējumā josla. Zīme 70 bija, tā kā var arī drusku ātrāk ieskrieties, bet pārāk ilgstoši nepaliekat kreisajā joslā, labāk laicīgi jau pārkārtoties atpakaļ labajā, jo viņi tik un tā šeit sašaurinās. Bet kas te ir svarīgi, jau laicīgi bišķiņ jau sākt skatīties, kas jums šeit ir uz galvenā ceļa, jums tālāk ir zīme dodiet ceļu. Un ja jūs skatīsieties pašā pēdējā brīdī, diemžēl jūs varat nobīties no mašīnas, kas jums būs uzreiz blakus un kaut kas var nesanākt. Rekur es redzu, ka man tur viens velkās. Es jūsu vietā nebremzētu aiz viņu, bet paskatītos spogulī un neaizmirst, ka mums vēl kas ir kreisā josla, kuru mēs varam droši izmantot, lai pierādītu inspektoram, ka mēs mākam braukt 70 km/h. Atkal spogulīts, atkal pārkārtojamies atpakaļ un smuki braucam. Jā, šī ir tā pati vieta, kur mēs pašā sākumā griezāmies braukšanai pretējā virzienā, izbraucot no CSDD, kur ir 70 zīme. Un šoreiz mēs jau brauksim tālāk taisni, lai jau izbrauktu uz lielo Mūkasalu sapli. Izbraukt var no divām joslām. Vienīgais, ja jūs izbraucat no labās joslas, jūs iebraucat labajā joslā. Ja jūs braucat uz Mūkasalu sapli iekšā no kreisās joslas, jūs uzreiz braucat iekšā vidējā joslā. Tā kā skatāmies, neviena nav, baigi labi. Un mans izbrauciens būs, man būs jābrauc ilgstoši papli, līdz ar to es mēģināšu pārkārtoties vidējā joslā. Ja pirmie divi izbraucieni ir jūsu, tad jūs it kā varat vēl palikt labajā joslā, bet ja jūs braucat ilgstoši papli, ja jums ir kaut kāds 3., 4. izbrauciens, kas ir vairāk pa pusapli jābrauc, tad labāk vienmēr ieplānojot iekārtoties vidējā joslā, parādot savu toleranci pret pārējiem ceļa satiksmes dalībniekiem, ka jūs viņiem nemaisat iebraukt vai izbraukt. Un mēs brauksim ārā Jelgavas Liepājas virzienā.
Jelgava Liepāja, laicīgi parādam pagriezienu, pastamies, ka neviens nav. Un lūk, jā. Lūk, šī ir Jelgava Liepāja. Arī parādam pagriezienu, lai visi redz, ka mēs brauksim ārā no apaļa. Kā es arī teicu, ja šeit ir iespēja uzreiz ieņemt labo malējo stāvokli, arī to labāk ir izdarīt, jo šitā josa brauc taisni visu laiku. Runājot pa Mūksalas apli, ja jums dažreiz nesanāk laicīgi pārkārtoties atpakaļ labajā joslā, jo jūs redzat, ka tur blakus ir mašīna, nevajag apstāties uz tās vidējās joslas, nevajag speciāli līst kādam pa priekšu klāt. Nesanāc pārkārtoties, izslēdzat pagrieziena rādītāju, izbraucat vēl vienu apli un tad atkal droši pārkārtoties. Tas būs jebkurā gadījumā drošākais veids, kā jūs varat jā, izbraukt ārā. Nu, atkal vēlreiz brauksim regulējumajā krustojumā pa kreisi un pēc tam nākošajā regulējumajā krustojumā pa labi. Un kā mēs redzam, atkal papildsekcija deg, skatiens tramvajs nav, un kā jau mēs atceramies, te labāk uzreiz uz kreiso joslu. Un tuvākajā krustojumā brauksim pa kreisi. Nu, un atkal vienvirziena ceļš. Mēs jau to labi zinām. Nu, šoreiz mēs jau pamazām atgriežamies atpakaļ uz CSDD. Cerams, ka sekmīgi, kļūdas nebija, jums arī nebūs. Bet kas ir ļoti svarīgi, mēs brauksim atkal krustojumā pa kreisi tuvākajā. Tā kā no kreisā malējās stāvokļā, atkal galvenais ceļš, mums interesē tikai pretējie. Tātad, kas ir svarīgi, ka cilvēki jūtot, ka viņi jau brauc gan jau kā atpakaļ uz CSDD, sāk drusku atslāpt. Un koncentrācija zūd, jo es jau gan jau, ka braucu atpakaļ uz CSDD, viss ir labi. Atcerieties, kamēr jūs nenoparkojāt mašīnu atpakaļ stāvlaukumā, nevajag zaudēt savu koncentrāciju, vajag domāt tālāk, jo vairāk kursanti tieši izkrīt CSDD eksāmenā pēdējās 10 minūtēs, kad bišķiņi jau sāk domāt par kaut ko citu, kā viņi fotografēsies tur, vai viņi smuki izskatās, vai lūpas vajag nokrāsot, vai vēl kaut ko. Bet ne, mēs koncentrējamies līdz galam. Atkal šī sliktā iela, kur labāk ļoti ātri nebraukt. Un te arī tikai pa labi. Nogaidījām un dinamiski ieskrējāmies. Taču pirms nobeiguma es jums gribētu parādīt vēl vienu tādu interesantu vietu. Mēs tagad izdarīsim tādu interesantu lietu. Mēs nobrauksim tuvākajā nobraucienā. Kāpēc es saku vienkārši tuvākais nobrauciens? Jo tas ir vienīgais nobrauciens, kuram nav nosaukuma. Tā teikt, tas ir tāds nobrauciens uz Mūksalas ielu. Pirms Riga plazas. Un mēs ar jums apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā, tuvākajā krustojumā. Apgriezīsimies. Kas šeit ir ļoti svarīgi, tātad pirmkārtām, kā mēs redzam,
Te nevajag uzreiz braukt, kad jūs redzat zaļo gaismu, jo te ir jāorientējas pēc papildu sekcijas. Kad iedegās papildu sekcija, pilnībā visiem deg sarkans, līdz ar to jūs varat nesteidzoties smuki izdarīt manevru. Un kas ir jāatcerās pie apgriešanās braukšanai pretēji virzienā tieši krustojumā, jā, tāda papildu sekcija ir, ka vajag aizbraukt drusku tālāk nedaudz, kur es paņemu tālāk rādījus, un es tādā gadījumā tikai apgriežos riņķī. Nu, perfekti. Ja es to izdarītu bišķiņ ātrāk, es bišķiņ iebrauktu tomēr tajā apmalē, diemžēl, bet zinot to, ka man vajadzīgs ir lielāks rādījus, es iebraucu maksimāli pa tālāko virzienu, tāpēc es arī izdarīju visu smuku ar pirmo reizi. Nu, kur atkal iebrauciens aplī. Mēs brauksim uz apli un brauksim ārā otrajā izbraucienā, Bauskas virzienā. Jā. Reku visu nogaidam, ieskrienamies. Tā kā mums ir otrais izbrauciens, protams, ka es varu palikt arī labajā joslā, varu arī pārkārtoties, bet tā kā skatoties tagad spogulī, es redzu, ka man tur ir diezgan daudz mašīnas. Man nebija iespēja pārkārtoties, līdz ar to es mierīgi turpinu braukt pa labo joslu. Tālāk šeit no pārkārtoties jau vidējā joslā pilnībā nav nekādas vajadzības, jo man jau ir tuvākais nobrauciens Bauskas virzienā. Kā jau mēs zinām, Bauskas virziens ir jau atpakaļ uz CSDD. Nu, lūk. Tātad mēs jau tagad virzamies atpakaļ uz CSDD. Mēs esam izbraukuši pilnībā visas svarīgākās vietas, kas atrodas šeit, Pārdaugavā, Ziepniekalnā, jo Pārdaugavā mums vēl ir Āgenskalns, mums vēl ir Zaķu sala, mums vēl ir Vienības gatve, bet šie visi atsevišķi video, šos visus atsevišķos video jūs varat paskatīties manā YouTube kanālā, un atkārtot. Tā teikt, gan Vienības gatvu atrast, gan Zaķu salu atsevišķi atrast, gan Āgenskalnu. Nu, šīs visas vietas mums būtu Pārdaugava. Nu, ceru, ka jums bija skaidrs. Ja nebija skaidrs, kas ir ļoti ērti, jūs varat patīt uz atpakaļ, kaut kur apstādināt, kaut ko padomāt. Ja kaut kas pilnībā nav skaidrs vai kaut ko nesaprotat, droši rakstat, jautājiet, prasat. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, labprāt palīdzēšu ar kādu padomu. Regulējumā krustojumā brauksim pa labi. Tātad tas ir tāds jau vairāk virziens atpakaļ uz CSDD. Jā, pareizi distance. Gājēji nav. Ļoti labi. Sākumā, kā mēs redzam, 40 zīme. Daudzi man te jautā, kursanti, kāpēc te ir 40? Godīgi jums teikšu, nezinu. Teorētiski būtu jābūt kaut kādai 30 zīmei, būtu varbūt kaut kāds bērnu dārs vai bērnu vai vēl kaut kas, bet 40. Un kāpēc? Nu, it kā nekāda tāda pārāk bīstama te nekā nav, bet, nu, iespējams kāds paprasīja. Bet, kāds riteņbraucējs ātrs, ne? Laba reakcija. Riteņbraucēju pārskatīt. Kaut arī riteņbraucējs ļoti ātri nogriezās, pat neko nebija rādījis rokām. Tātad krustojums kreisajā pusē atcelt zīmi 40, un mums atkal šeit jau turpinās 50 līdz CSDD. Ot redzat, tas ir tas moments. Ja es nebūtu apstājies, man eksāmens būtu beidzies. Pēdējos metros pirms CSDD. Nu, lūk. Un kur ir atpakaļ CSDD, tātad pirmais iebrauciens mums ir tikai izbrauciens Ķieģelis. Jūs braukt iekšā, lūk, šeit pa labi. Un atpakaļ novietotu mašīnu stāvvietā. Un ceru, ka palīdzēja, lai jums veicās eksāmenā.